laukā, kas nav vietas uz plašās pasaulēs, kopš dzimšanas, ko saucu es par mājām, kur katra taka zināma, kur esmu savējais, kur iestaigātais uz skolu ceļš. Bet liktenis pats saplāno, kam mājās būt, kam nē, kam doties laimī meklēt svešā malā un atstāt dzimto Birstalu un taku iemīto. Kaut laiks vēl bija sēdēt skolas solā, lai kurā pasaules malā mūsu dienas iet, vai svešumā, vai Daugavas krastā. Mēs satiksimies vietā, visiem zināmā Rīgas tālmācības vidusskolā. Šī skola 4. jau 1. septembri. Mūsu skolai jau ir 3 gadu pieredze aiz muguras. Mēs bijām tie pirmie celmlauži, kas Latvijas izglītības sistēmā ievies pilnīgi ko jaunu un vēl nebijušu. Tālmācība bija augstākajā izglītībā, bet vidējā un pamatizglītībā mēs esam tie, par kuriem vienmēr runās, jā, jūs bijāt pirmie. Kas tad ir 3 gadu laikā Rīgas tālmācības vidusskola un ko mēs varam teikt? Mēs varam lepoties ar jau vairāk kā 400 šīs skolas absolventiem, kas ir saņēmuši akreditētas programmu atestātus. Savu runu es vairs šogad neteikšu kā direktore, bet gan kā jūsu dombiedrs, bet savu runu kā direktors, un jums ar aplausiem būs jāsagaida Edgars Karīns. Protams, ļoti neparasti pirmo reizi kā direktoram stāvēt jūsu priekšā. 3 gadi ir pagājuši, un Ilzi nolēmusi drusku no savām gādīgajām skavām šo bērniņu palaist vaļīgāk un nodot vairāk ierēģiņu rokās. Ja jūs sākiet šaubīties par to, vai tālmācība var būt kvalitatīva, paņemiet $5 banknotu un paskatieties uz to vīru, kas tur ir virsū. Tas ir Abrahams Linkolns, Amerikas 16. prezidents, kuram skolā nebija laika iet, jo viņš visu laiku kaut ko strādāja un darīja. Un tad vienā brīdī 26, 27 gadu vecumā viņš nolēma kļūt par advokātu un uzsākt kādu juridisku karjeru. Viņš pamācījās pats. Viņam gan nebija to laiku tālmācības skolas, tiešām nācās mācīties tikai pašam. Aizgāja nokārtoja advokātu eksāmenu un pēc zinām laika kļuva par ASV prezidentu, kurš izbeidz verdzību Amerikā, kurš izbeidz pilsoņu karu, kur paši, diemžēl, tādēļ nogalināja, bet tas ir viens no daudziem piemēriem, ka cilvēks pašmācības ceļā var iegūt tādu izglītību, kādu viņš pats vēlas. Arī Gita turpmākais nebūs direktora vietniece, bet būs tāpat kā es, Ilzīte un Gitiņa turpmāk jums, bet šos oficiālos pienākumus jau kādam ir jāatbild oficiāli un dokumenti jākārto. Mums ir paveicies, ka mūs ir uzklausījusi un mūs ir gribējusi ļoti jauka, burvīga matemātikas skolotāja. Viņa gan mūsu skolā šogad vēl nebūs matemātikas skolotāja, kamēr viņa atradīs ar jauniem darba pienākumiem. Skolotāja no Jēkabas, no tās skolas, es neatceros, kā viņa sauc, Džesija Vilkāra pateiks pati. Džesija, vārds. Esmu šeit pavadījusi mēnesi, kura laikā man liekas, ka šajā skolā valda ļoti labestīga, atbalstoša, pozitīva gaisotne, kas noteikti ir pateicoties skolas izveidotājām, Ilzei un Gitai. Darīt vai nedarīt? Mēs darījām, mums izdevās. Tagad ir 3 gadi pagājuši, ir 3 absolventu gadi, un tad mēs visi esam. Un tieši tāpat ir arī jums. Tā ir jūsu izvēle. Jūs izvēlējāties nākt uz mūsu skolu, nākt un mācīties. Un es ticu, un vismaz kolektīvs tic, ka arī jums izdosies, un arī jūs realizēsiet to, ko jūs esat nolēmuši. Es esmu 2. gada absolvente. Es arī šo skolu pabeidzu 12. klasi. Un es šeit esmu atnākusi, teiksim tā, iedrošināt tos studentus, kam varbūt ir kaut kādi lielāki sapņi.
Mans sapnis bija mācīties Anglijā universitātē, un šobrīd jau es esmu 2. kursa studente tur. Sveiki, esmu Laura, un šogad startēju Olimpiskajās spēlēs. Un varētu pateikties arī tālmācībai, ir tāda daļiņa, jo es varēju savienot savas mācības ar sportu, tieši tāpēc, ka es izvēlējos mācīties tālmācībā. Es beidzu tajā pašā gadā ar Lauru, un es ļoti lielu saku paldies, jo bija forši patika.